Latvijas banka laiž klajā Ainažu jūrskolas 150 gadu jubileju veltītu 5 eiro sudraba monētu, tādējādi turpinot kolekcijas monētu izlaišanu ar Latviju raksturojošiem sižetiem un augstvērtīgu māksliniecisko izpildījumu. Mēs tāpat kā līdz šim turpināsim kalt un izlaist 6 apmēram plus-mínus 1 monētu gadā. Un tās tāpat kā līdz šim būs veltītas Latvijas vērtībām un būs viennozīmīgi saistītas ar Latviju. Protams, reizēm varbūt arī Eiropas vai pasaules kontekstā, bet mainīties nemainīsies tādā ziņā nekas. Un mēs jau esam tagad jau pašā gada sākumā nonākuši pie pirmās kolekcijas monētas. Un te man 3 reizes būs jāatkārto vārds pirmā, jo tā ir pirmā Latvijas eiro kolekcijas monēta. Tā ir veltīta pirmajai Latvijas jūras skolai, Ainažu jūras skolai, un māksliniekam Ivaram Drūlem tā ir vispār pirmā viņa dizainētā monēta. Krišjāņu Valdemāra dibinātajai Ainažu jūrsskolai bija būtiska loma gan jūrniecības attīstībā, gan nācijas pašapziņas veidošanā. Jaunās monētas reversa dizainu veido Vidzemes piekrastē izgatavoto burkuģu kopijas, savukārt aversa – kompass ar sarkani iekrāsotu norādu uz ziemeļiem. Klīstot pa Ainažu jūrskolu, es uzdūros uz vecajiem jūras kompasiem. Un es viņus papētīju, paskatījos, un pēc tam vēlāk es braucu autobusu atpakaļ uz Rīgu. Un es sapratu, ka jātaisa tas kompass ir. Tas kompass ir tik skaisti, tik lieliski forma ar visiem tiem nosaukumiem. Otrajā pusē ieliku buriniekus, kas ir tādi tipa kuģi, kurus Ainažos un Vidzemes piekrastē tajā laikā būvēju. Mākslinieks Ivars Drūle veidojis arī monētas ģipša modeli, kur diametrs sasniedz 20 cm. Pēc aktas tika nosūtīts uz kautuvi Nīderlandē, ieskanēts un samazināts atbilstoši monētas lielumam. Veidošanas laikā patiesībā ir ļoti mazi instrumenti. Ir 4-5 ļoti smalki nazīši un lineāls, ar ko mērīt. Bet, es teikšu, nevis parastais lineāls, bet mērierītis, kas var nomērīt ar milimetru desmitdaļām. Un vēl ir vajadzīgs ļoti daudz laika un klusums, jo te arī ir tas pats, ka šis ir mans pirmais modelis, mans pirmais veidojums, mana pirmā monēta. Un es gāju cauri līdzīgi kā, kad bērns mācās braukt ritam vai kad bērns mācās peldēt, tad es arī sāku no nulles un mācījos peldēt. Kolekcijas monētas pēc būtības ir mākslas darbi, kas ir numismātu un citu interesentu īpaši pieprasīti. Monētas Ainažu jūrskola tirāža ir 5000 eksemplāru.